Mēģināšu pastāstīt ne tikai, ko es daru, bet ko vispār manā firmā cilvēki dara, jo tas ir tāds dažādas arī diezgan interesants lietas. Protams, nevar sacensties ar Jāņu, ar viņiem fundamentālajiem un klīniskajiem pētījumiem, jo lielā mērā tas darbs nav tā, ka vispār kartogrāfija Latvijā tas ir dažas vietas, kur to dara intensīvi tikai kartogrāfija. Tā ir pašlaik Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra, kas ir zem aizsardzības ministrijas, bijušais valsts zemes dienas sastāvdaļa. Viņi nodrošina vispār kartogrāfiju oficiālo, tātad valsts pasūtījumu kartogrāfiju visā Latvijas teritorijā. Tās ir topogrāfiskās kartas, dažādu mērogu. Ar viņām jūs ikdienās pieļauj, ka īpaši daudz nesaskarsieties, bet var gadīties. Tad viņi nodrošina šo kartogrāfisko pamaņu izstrādi un visu laiku atjauno, jo tas ir ļoti apjomīgs darbs un no viena Latvijas gala, teiksim, šīs kartas ir sazīmētas, no otru gala jau sāk atjaunot, un tā informācija tomēr noveco. Tāpat ir otrs lielākais, ko gan visi ikdienā atpazīs, ir Jāņasēta, kas ražo šīs mums ikdienas lietojamās kartas, visas internetu portālos, tad ir Jāņasētas kartas parasti. Pie viņiem arī diezgan daudz mani pazīstami cilvēki strādā, viņi nodarbojas ne tikai ar to, bet arī uz ārzemju pasūtījumiem dažādiem, un tāpat izstrādā arī šos atlantus un citādas līdzīgus kartogrāfiskos materiālus. Šī ir tāda, kas varētu teikt, tieši ar kartogrāfiju nodarbojas. Un tad ir ļoti daudz uzņēmumu, ka kartogrāfija ir viens no produktiem, kas ir vajadzīgs, viens no papildu pakalpojumiem. Tas ir šī firmas, kuras esmu strādājusi, kas nodarbojas ar teritorijas plānošanu, kam ir tas tāds viens aspekts, jo katram teritorijas plānošanu. Tā ir pašvaldība vairāk vai mazāk? Tas ir pašvaldību pasūtījumi, bet izpildu šos pasūtījumus privāti firmas, jo tas ir ļoti tāds intelektu un resursu ietilpīgs darbs. Pašvaldība, izņemot lielākas pašvaldības, viņi nevar atļauties, teiksim, turēt vienu speciālistu un nopirkt visu šo programmatūru un datoresursus, viņiem, teiksim, izdevīgāk pasūtīt uz ārpusi, izstrādāt šo plānojumu sadarbību ar saviem speciālistiem. Tur ir tādas firmas, kā es līdz šim esmu strādājusi, ka nodarbojas ar to. Un tas ir tāds nebeidzams darbs, tāpēc, ka vienmēr, pat bija novadu reforma, atkal robežas ir mainītas, atkal ir jāpārplāno. Tas diemžēl tā nenotiek. Būtu ideālā gadījumā tiešām, pēc novada reformas būtu šie plānojumi jākonsolidē un jāpārskata un atbilstoši jaunai situācijai, reāli naudas tam nav. Un pašvaldības lielākoties nevar atļauties vienkārši šo darbu veikt. Bet tad arī ir zūd darbs tiem cilvēkiem, kas to pirms tam darījuši. Jā, ir tā, ka tā industrija ir samazinājusies, bet es teiktu, ka manā tādā paziņa lokā lielā mērā tie, kas ir labi speciālisti, joprojām viņiem darbs ir. Un tas ir tā, neteiksim, neteikt tik tādā apgalvojuma formā, ka neviens ģeogrāfs bez darba nav palicis, bet neviens tāds labs speciālists ar labu izglītību un darba pieredzi nepaliek bez darba. Viņa ātri vien atrod šādā vai tādā jomā. Tā ir tā diezgan droša izglītība.